Bremzē! Nu? Ko nu? Man jāizkāpj. Šeit? Nē, kādus 25 metrus atpakaļ. Par ko tu man nebrīdināji? Un ko man jābrīdina? Tevi par katru savu elpas vilcienu? Nē, nu, bet par to, ka tu gribi kāpt ārā, tu gan varēji pabrīdināt. Priekš kam? Vienreiz es tev to pabrīdināšu, pēc tam tu man sviedīsi ārā bez prasīšanas. Atļaušos gan atgādināt, ka tu vienā un tajā pašā vietā nekad ārā neesi kāpis. Protams, es nekad tev to nesaku, lai tu nezinātu, kur man sviest ārā. Nu, izklausās diezgan stulbi. Labi, varbūt tas tā arī izklausās, bet katrs pats savs laimes kalējs. Nu, labi, nu, tagad mēs te esam, nu, tad tu vari kāpt ārā. Lūk, jau sākās, kāp ārā. Tu varētu man vēl iesist. Kaut kāds stulbums, kāpēc lai es tev sīstu? Nu, kā? Ar vārdiem aizskart tas jau ir normāli. Tā ir garīga vardarbība, ja? To jau pierādīt nekādu nevar, protams. Kaut kāds. Tad tu nekāpsi šeit ārā? Nē, nekāpšu. Tevi aizvest kaut kur citur? Sākās. Kas sākās? Vardarbība. Kaut kāds stulbums. Jā, stulbums. Tu taču gribēji te kāpt ārā. Nu, kādreiz gribēju, tagad vairs negribu. Tad tu nekāpsi ārā? Nē. Nu, kur tad tevi vest? Kas tam man būs tev jāatskaitās, vai? Nē, nu es domāju, nu tu sēdi man te mašīnā un... Pazemojumi. Tu domā, ka man nav savas mašīnas, tad tu vari man pazemot. Nu nē, es vienkārši gribēju pievest tevi maksimāli tuvu mājām. Tu gribēji man izsekot un pārliecināties, vai es esmu viens mājās un pēc tam nodarīt man pāri. Tā kā nē. Bet ko tad? Nu, čalīt, paklausies, es tevi vedu mājās. Tu man kārtējo reizi paprasīji, vai es tevi nevaru aizvest. Es kārtējo reizi piekritu, ka es tevi varu aizvest. Bet kāpēc tā tev ir jāzina, kur es dzīvoju? Nu, man tas nav jāzina, man tas pilnīgi neinteresē. Ko tad tu no manis gribi? Nē, nu es gribu, lai tu izkāp. Kāpēc tu man tā neieredzi? Kāpēc tu par mani tā ņirgājies? Kāpēc? Nē, es neņirgājos, es tevi atvedu, es domāju, ka tu varētu kāpt ārā un iet, kur tu tur eji. Uz kurieni? Es nezinu, es tevi atvedu šeit, tu teici, ka tu te gribi izkāpt. Jā. Nē, nu es tagad vienkārši braukšu pats mājās. Un kur tu dzīvo? Es dzīvoju Juglā. Man patīk Jugla. Jā, man arī patīk Juglā. Braucam uz Juglu. Braucam meitenēs. Nē, es saprotu, es nevaru tagad braukt meitenēs, man jābrauc mājās. Un es domāju, ka tev arī jābrauc. Jā, tu mana māte esi, ka tu vari man norādīt, kur man jābrauc, kur man nav jābrauc. Nē, nu, paldies Dievam, neesmu es tava māte. Bet kāpēc tu par mani ņirgājies? Nu, es jau nemaz neņirgājos. Nu, tiešām, nu kā pārā, nu, es braucu. Cūka! Nu, lūdzu, nu, es gribētu kāpt, taču vai... Labi! Cūka! Jūs padomājiet, kāds neģēlis! Viņš tevi pazemo gaišā dienas laikā, izsaukā visādos vārdos. Vēl gribu uzzināt, kur tu dzīvo. Pēc tam nodarīt vēl pāri. Neģēlis! Nu tas darās gaišā dienas laikā. Cūka, neģēlis tāds. Cūka jau gaidīja ārā.